ir jāizvērtē, kuros tirgos jūs strādājat un tajā tirgu jūs būtu jādarbojās, jo mums vistuvāk šeit ir Lietuva, Igaunija, kur mēs varētu saukt par savām mājām, kur mēs to biznesa vidi varam pārredzēt un saprast. Tur mums tā kā būtu vieglāk strādāt arī likumdošana, mums ir līdzīgi, kā arī Eiropas Savienībā nav tik sarežģīti, bet ja mēs gribam skatīties uz kādu Krieviju, uz kādām eksotiskām valstīm, tad mums ir jāņem vērā, ka būs ne tikai iepakojums jāmaina, bet būs visas pielāgošanas, būs likumdošanas studēšana, normatīvi akti un tie mums pārtiks produkcija sevišķi ir ļoti daudz barjeras. Tas viss būs tam cilvēkam, kurš to eksportu vadīs, viss būs jāapgūst. Un te mēs nonākam atkal pie cilvēka resursa, ko mēs uzņēmumus varēsim atļauties, cik dāru vai cik zinoši, cik spējīgi cilvēki mēs varēsim algot šim darbam. Jūs laikam to vislabāk zināt. Vai ne? Kā jūs viņu motivēsiet, cik atkal jūs varēsiet viņam prēmijās maksāt, un kad jūs varēsiet maksāt, no kā jūs maksāsiet. Un tas viss tā kopā saistīts, lai vispār jums būtu kāds sekums.